Kādreiz vecmāmiņa stāstīja mītu, ko viņai stāstīja viņas vecmāmiņa. Šajā mītā sen atpakaļ latviešu labākie un slavenākie rakstnieki un dzejnieki nāca iedvesmoties jauniem darbiem uz Juglas džungļu taku. Tad nu lūk, kā tas notika. Mīļo dāma, esmu uzņēmies uzrakstīt pirmo latviešu eposu. Iedomājies, Vāršplēs cīnās ar melno bruņiņu. Es savukārt iztēlojos novelu, Raudu pievu. Nē, Blāmani, nē. Pagaidiet, Molkur, kāpēc šo vietu par iedvesmu ņēmu tu? Piemēram, es šeit redzu, pasaka par sprīdīt. Paldies, Veimā, paldies! Tā zilā ilga puķa, tā nav ne šeit, ne te. Vai piedodat? Tieši tā. Šeit labi izskatīsies sprīdīt, es padomāju, Jā, Blāma, es laikam iešu rakstu. Šeit latviešu rakstnieki atrada iedvesmu, un pat šo vēl dienu Juglas iedzīvotāji šeit meklē iedvesmu saviem darbiem.